Čau, foršie! Man ir prieks sākt iepazīt jūs un būt kopā ar jums, kalpot vismaz tajās otrdienās. Es Dievam esmu ļoti pateicīgs, ka viņš man ielika sirdī sazināties ar Evu, un sēt jūsos, sēt tajos cilvēkos, kuros jūs sējat vārdu, apskavienus, un Dieva patiesību. Un ir forši, esmu izbaudījis ļoti foršas lietas kopā ar jums. Šajā skolā es esmu, sacīsim, vairāk pielietot savu ticību praktiski, un ļoti forši es jau sen to gribēju darīt vairāk, un Dievs man atvera durvis, lai es to varu darīt tur, slavu Dievam. Bet ir vēl viena lieta, ko man Dievs šodien atgādināja, kāpēc es vispār satīkos ar Evu, un sāku runāt ar viņu, ka es gribu padalīties un gribu kalpot. Bija pašā sākumā šogad, janvārī, Dievs man atklāja vārdu, ar ko man vajag dalīties. Un janvāra beigās es jau padalījos vienā draudzē, vadīju dievkalpojumu, sludināju vārdu, seju sēklas, patiesības sēklas un liecināju, dalījos ar liecībām, un es gribu padalīties ar jums, jo Dievs saka, ka tas ir ļoti, ļoti aktuāli tieši pēdējos laikos un tieši tagad, tāpēc, ka ir pēdējais laiks, un tas ir aktuāli katram kristietim, tas ir aktuāli katram kalpotājam, jo mēs visi ejam dažādām situācijām cauri, un diemžēl neviens nav pasargāts no visādām situācijām, visādām vētrām un tā tālāk, bet mēs varam tajās vētrās staigāt mierā. Jo nesen Alans bija tieši sludinājis dievkalpojumā, viņš dalījās, kā viņš staiga mierā, pat vētru laikā, un kad viņš sludināja, es teicu, amen, brāl, tas ir tieši tā, es tieši tagad tā arī jūtos, tā arī staigāju vetras laikā, man ir tāds pārdabisks miers, un tas ir wow vienkārši, un es pats gribētu, lai katrs draugs, katrs kristietis staigā mierā vetras laikā. Un kas mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu staigāt mierā, jebkurā vetrā un gulēt laivā pilnīgā mierā, tā kā Jēzus, un tas ir wow. Un Dievs man parādīja, viņš man parādīja, kas ir pats galvenais, lai tu staigā mierā vetras laikā. Un sāksim ar to, ar nopietno no Dieva vārda. Vispār man par šo tēmu, par domāšanas maiņu un personīgajām attiecībām ar viņu, man ir dievkalpojums, man Dievs iedeva daudz, bet es šodien tik ilgi nesludināšu dievkalpojumu, gribu vienkārši padalīties īsi. Es gribu pateikt tādas lietas, kā jūs katrs esat unikāls, brīnišķīgs, bet mēs dzīvojam šo dzīvi, un mēs sastopamies ar visādām situācijām, un bieži vien Satans izsit mūs no tā laika personīgā, ko mēs pavadām ar Dievu, ikdienas attiecībām ar Dievu. Jo tād, kad mēs nepavadām laiku ar Dievu, mēs vienmēr jūtam to starpību, Jūtam, ka atnāk kaut kāda situācijā, mums kaut kā pārāk sākam stresot vai baidīties, vai pārdzīvot par kaut ko,
Un atslēga ir pavisam vienkārša, ka mums vienkārši jāsāk pavadīt laiks ar Dievu un ieiet atpakaļ tajā mierā, kas mums ir dots viņā. Ja? Jo viņā klātbūtnē ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Ja? Un es gribu sākt ar to vārdu. Ja? Mums pieder debesu valstība, un mēs kalpojam Dievam, un dažreiz ne visiem, bet dažreiz mums var pazust fokus uz Jēzu. Ja? Mēs varbūt dažreiz noliekam to fokusu uz kalpošanu un aizmirstam vienkārši tajā steigā aizmirstam par to, ka mums jāpavada laiks ar Dievu un jāpiepildas ar viņu, lai mēs varam darīt tas lietas, uz ko viņš mums ir aicinājis. Ja? Un Dieva vārds arī par to mums brīdina. Manas personīgas attiecības saka atjaunoties, kad Dievs man saka teikt, atgādināt vārdu no Māteja evaņģēlija 7. nodaļas. Un es izlasīšu, ja? no 20. pānta es lasīšu. Tāpēc no viņu augļiem jums tos būs pazīt, bet ne ik katrs, kas uz mani saka kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu. Jā, darīt debesu tēva prātu. Un tālāk, daudzi uz mani sacīs tādā dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam vēlnus cīnuši ārā, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumus darījuši. Un tad es tiem apliecināšu, ja es saku, es jūs nekad neesmu pazinis. Eita nost no manis, jūs ļauna darītāji. Un es kalpoju Dievam jau sākot 19 gadiem, un tagad man 37, tad tas sanāk 17 gadu noteikti. Jā, jo pēdējo gadu es atpūšos un sāku kalpot savādāk. Bet tā es biju kalpojis kā visi pārsvarā cilvēki, bija kalpojis pārkalpojis arī, jā. Un pēc tam Dievs man atgādināja šo vārdu, jā. Es saku, domāt, bāc, es kalpoju tev, bet kāpēc Jēzu, tu teici tos vārdus? Jo, es darīju, likām rokās, cilvēki bija dziedināti, jā, izdzinām ļaunos gārus, jā, darījām ļoti daudz darbs kalpošanā. Un Jēzus saka, es jūs nepazīstu. Un tad, kad es kalpoju, man nebija to ikdienas personīgu attiecību, un tāpēc Dievs arī saka uzrunāt mani ar to. Jo manā dzīvē arī kalpojot ļoti daudz bija problēmu, kuras vienkārši neatrisinājas ģimenē, attiecības ar sievu, ar bērniem, darbā. Vienkārši visu laiku bija iztrūkums finansēs un vēl stress, nemiers un viss tas lietas. Un tas bija tā. Nebaigi forši. Tad es Dievam paprasīju 10 gadus, es cietu to. Tad es Dievam pateicu, ka esmu noguris, palīdzi man iziet ārā no šīm visām lietām, ka uzvarētājiem man vajag palīdzību, man vajag risinājumu. Un es nezinu, kā to izdarīt. Es nezinu, kāds ir risinājums. Es biju draudzē jau 10 gadus. Un bija kalpojis Dievam visu laiku, bet ļoti daudz lietas bija neatrisināts. Dievs saka uzrunāt mani ar to vārdu. Es saku domāt, kāpēc Jēzus teica, ka nepazīsti, ja? Un tad
Dievs man saka, iedeva man rakstu vietu 2. Pētera 1. nodaļa, un tur arī teikts par to, ka viss, kas jums vajadzīgs šai dzīvei, jums ir tiek dots cer iepazīšana. Ja? Es citēju, drusku savādāk teikts vārdiem, bet es to atklāsmi saņēmu, ka mums viss pieliekas ar iepazīšanu. Cer viņa iepazīšanu, cer Dieva iepazīšanu, personīga iepazīšanu. Es tad domāju, jo saku nepazīst, Dievs saka iepazīst, saku domāt par to, ko nozīmē nepazīt. Nepazīt, tāpēc, ka tev nav attiecību. Ja tu gribi pazīt kādu, tev vajag attiecības, un tev vajag ar viņu tikties, pavadīt ar viņu laiku, ja, un tas ir tas pamats, ja. Un tad Dievs man parādīja, ka arī visas lietas tiek pieliktas, kad es saku iepazīt Dievu, pavadīt ar viņu laiku, ja. Un tad, kad man sākas tas ceļš, es sāku pavadīt laiku ar Dievu, sāka palēnītēm viss mainīties, atrisināties problēmas attiecībās ar sievu, ar bērniem, sāka uzlaboties iekšējais mans cilvēks stāvoklis, paliku priecīgāks, mierīgāks, vairs tik daudz nestresoju. Un Dievs ļoti sāka mainīt. Bet tā saīsināšu drusciņu. Un tagad, kad manas attiecības ir plus-mínus sakārtotas, jā, dažreiz bija situācijas, kad arī tad Satans mēģina tevi izsist ar kaut kādām lietām, kaut kādu steigu. Un Dievs saka savā vārdā, lai mēs esam nomodā, jā. Mums jābūt nomodā par savām attiecībām ar viņu. Katru dienu mums jānoliek viņam laiks, vienalga. Kad man vajadzēja braukt uz darbu katru dienu, es celos ātrāk, lai pavadītu ar viņu laiku. Un bija dienas, kad es pavadīju ar viņu laiku, viss bija forši, diena pat bija savādāka, kā jebkad, jā, un kad es izlaidu kādu dienu, nepiecelos, jā, pēc tam es ieraudzīju, ka diena bija pavisam savādāka. Un tad, kad es to ieraudzīju, kad Dievs man to parādīja, es sapratu, nē, es gribu pavadīt katru dienu. Es gribu, lai mana diena ir superīga katru dienu, jā. Un tāpēc es pavadīšu laiku ar Dievu katru dienu. Ja es gribu katru dienu uzvarēt un es gribu staigāt ar viņu tajā visā dienā, es gribu viņu piedzīvot, jā, un dažreiz es pavadīju laiku ar Dievu no rīta, stundiņu pavadu un man jābrauc uz darbu. Es negribu braukt uz darbu, tēt, es gribu ar tevi pavadīt vēl kādu stundu. Un pēc tam Dievs sakārtoja, ka es varēju pavadīt ar viņu 2-3 stundas. Es aizgāju prom no darba. Un Dievs saka, man iet vēl vairāk manu dzīvi, kad es aizgāju prom no darba, viņš piepildīja kaut kādus manus sapņus. Vienu par sporta mašīnu, jā, pēc tam viņš pārbīdīja mūs uz citu pilsētu, mums vajadzēja nopārdot dzīvokli, nopirkt jaunu. Bet tas bija forši, tāpēc, ka, kad mēs dzīvojam Ogrē, mēs tur nodzīvojam 10 gadus, un pēdējos gados es tā dažreiz sēdēju un domāju, Dievs būtu forši, ja man būtu dzīvokli kamīns, ja. Mana sieva domāja, būtu forši izgast sienu starp viesistabu un virtuvi. Un tas viss bija no sākuma tikai domas, bet mēs atklājam to Dievam, ja. Un pienāca laiks, kad mums rodas iekšā sajūta, ka visu mēs vairs šeit nevaram, kad Ogres dzīvokli mēs dzīvojam. Mēs šeit nevaram vairs uzturēt, iekšā tāda parādīja mums, no šeit jābrauc prom, viss mums jāpārdod dzīvoklis, un mums jābrauc citur, mums jānomaina tā dzīves vieta, ja. Un mēs nezinājām, kur un kā, bet Dievs vadīja, viņš ieveda, un ko jūs domājat, jaunai dzīvoklī, laukos, mēs ielikām kamīnu, mēs izgāzām sienu, un vienkārši super. Un tas ir wow. Mēs kurinām māju ar kamīnu,
Un pie viena mums ir lodziņš, kur pavērot kādu liesmu. Man ļoti tas patīk, un dažreiz sievu pasēžām un gandrīz kā randiņā pie kamīna. Nu, lūk. Un, dargie, vienkārši, kāpēc Dievs liek man to teikt? Tāpēc, ka jūs esat ļoti, ļoti forši. Un Dievs grib, lai jūs katru dienu esat uzvarētāji. Un ir cilvēki, kuriem viss kārtībā ar tām attiecībām. Ir cilvēki, kuri cīnās. Un mēs apkārtēji, ja, mēs to neredzam. Ja, kas notiek katram cilvēkam iekšā. Un tāpēc Dievs šodien saka, nāc pie manis. Tāds, kad esi. Tu esi kalpotājs, vai tu vienkārši pazīsti Dievu, un tavā dzīvē ir kaut kādas lietas, kas nerisinās. Es saku, nāc pie viņa, pavadi ar viņu laiku, un tu piedzīvos ne tikai pārmaiņas tajās situācijās, bet tu piedzīvosi un staigāsi pārdabiska Dieva mierā katru dienu. Atnāks vētras, bet tev pilnīgi vienalga par tām vētrām, tāpēc, ka tev ir pārdabisks Dieva miers, kas tevi vienkārši nes, tā kā eņģeļi tevi nes vienkārši nes uz saviem spārniem. Tas ir neaprakstams sajūta un apziņā, kā vienkārši tas ir neaprakstām. Un tāpēc es gribēju jums padalīties. Ja tev šodien ir problēma ar to, ka tev grūti pavadīt laiku ar Dievu, tu vari vienkārši paprasīt Dievs palīdzi man. Palīdzi man pavadīt šodien ar tevi, atrast tev laiku, šonedēļ, nākamnedēļ, palīdzi man. Es uzsāku savas attiecības ar Dievu tā, Dievs es nevaru, man nesanāk, bet palīdzi man. Un bijuši brīži, kad pa šiem 3 gadiem, kad Dievs ļoti izmainīja man dzīvi, un es sāku vairāk pavadīt laiku ar viņu, man bija tādi posmi, kad dažreiz man fokus kaut kur novirzījies, un 2, 3, 4, 5, 6 mēneši man nebija atkal to patstāvīgu attiecību, to ikdienas attiecību, un es te ļoti ieraudzīju, kā izmainījies mans iekšējais stāvoklis, mans miers, jā, un es nestaigāju ļoti bieži mierā, un ļoti daudz situācijas nebija atrisinājušās, bet Svētais Gars iekšā visu laiku atkal atgriezies pie tām attiecībām, atkal atgriezies pie manis, pie tā laika kopā ar mani, jo tur ir dzīvība, tur ir brīvība, tur ir patiesība, kas atbrīvo. Tālūk. Tāpēc tu esi ļoti forši. Jēzus tevi ļoti mīl, un es priecājos par to, ka tev viss kārtībā ar tām attiecībām, un es iedrošinu tevi šodien pārdomāt, ja tev nav kārtībā ar personīgām attiecībām šodien, jā, un tev ir kaut kādas situācijas, tad es tev iedrošinu šodien pārdomāt, padomāt vienkārši par to, ka tev vajag skriet pie Jēzus, atvēlēt viņam laiku un piedzīvot uzvaras. Es tev iedrošinu, ka sāc vismaz ar lūkšanu. Jā, ir grūti, es zinu. Dažreiz ir grūti. Sātans ir ieinteresēts jums nolaupīt šo laiku kopā ar tēti, bet jūs tajās attiecībās piedzīvojat viņa mīlestību, viņa mieru, viņa prieku. Dievs dod idejas. Dievs runā visu laiku kaut ko. Un galvenais, kad Dievs runā, tie vienmēr paceļoši vārdi, tie ir vienmēr mīlestības vārdi. Un viņš dažreiz jums iedod tādas idejas, kur jums nav pieredzes, un viņš atver jums durvis, un jums tikai jāiet, jāpaprast, palīdzi man šajā lietā. Ja tu man iedevi ideju, atveri durvis, palīdzi man dot gudrību un vadi man šajā posmā. Un viņš to darīs, viņš to dara. Un slavu Dievam par to. Slavu Dievam. Mīļie, jūs esat forši. Es ticu, ka šīs video kādu iedrošinās un palīdzēs aizdomāties. Un es jums gribu pateikt vēl vienu lietu, kas kalpo
vienmēr atceraties, ka kalpošana nav primārais. Primārais ir attiecībās ar viņu. Un es pateikšu to lietu, ka jums ir iespēja vienmēr atpūsties. Noiet prom no kalpošanas, paņemt taimautu un pabūt ar Dievu vienkārši klusumā, bez jebkādas steigas. Ja? Un Dievs vienmēr jums uzrunās, kad jums ir jākalpo, kad jums nav jākalpo. Tagad paņem pauzi, vienkārši atpūties, pavadi laiku ar mani, atpūties manī. Un, lai ir balans starp kalpošanu un atpūtu. Un lai viss tas ir Jēzu, lai viss tas ir mīlestībā, mierā un priekā. Jūs esat forši, un es esmu priecīgs, ka es varu dalīties ar kaut kādām lietām. Ir vēl ļoti daudz lietas, ar ko es labprāt gribu dalīties, bet Dievs, lai sakārto to visu. Un Dievs man deva, kurš šeit ir dievkalpojums, un šeit ir vārds tieši tiem, kas grib uzsākt attiecības, ar Dievu. Tie, kuri nekad nav uzsākuši, Dievs man iedeva vārdu, kā palīdzēt viņiem. Un man ir 4 punkti, par ko es stāstu šajā dievkalpojumā. Tas ir, no sākuma ir vēlme, sagribēt to, ka tev vajag personīgas attiecības. Pēc tam ir tavs lēmums, tev jāpieņem lēmums, ka tu gribi to. Tu pieņem lēmumu, tad tev ir vajadzīgs, kas tev palīdz. Un palīdz tev Svētais Gars. Viņš tev palīdz, viņš tev vadīs, un palīdzēs tev visā tajās attiecībās, dos idejas, dos visādas lietas, kā tev ieiet. Un 4. punkts, par ko es runāju, ir patstāvība, ka tev vajag katru dienu meklēt Dievu, pavadīt ar viņu laiku, un tad tev visās lietās būs par pilnībā vienkārši visās sfērās. Jo Dievs saka, ka mani iepazīstot, jums pieliekas viss, kas jums ir vajadzīgs dzīvai, labai dzīvai. Halleluja. Paldies, mīļie, kā jūs noskatījušies šo video. Slāvu Dievam, ka es varēju padalīties ar jums. Slāvu Jēzum. Slāvu Jēzum par katru no jums. Jūs esat brīnišķīgi, jūs esat unikāli. Vienkārši slāvu Jēzum. Atā.